Viduslaikos melnu kaķi uzskatīja par raganas sabiedroto. Māņķicīgie bija pārliecināti, ka dēmons vai pats nelabais var iemiesoties kaķī un atnest nelaimi. Melns kaķis, protams, ir klasika. Ja melnais radījums šķērso ceļu, vajagot izvēlēties citu maršrutu. Ja viņš iet no labās puses uz kreiso, tad sakiet, vai cik labi, paldies Dievam, jo nelaime no jums iet ārā. Bet tas būs tikai sievietēm, jo kā sievietes pogā savas pogas, ja, tad iet laukā. Bet, ja nāk no kreisās puses uz labo, tad būs otrādi. Lielbritānijā melns kaķis ir veiksmes simbols. Skoti tic, ja mājās ieklīst liels melns spīdīgs runcis, tas nesot bagātību. Nemazāk populārs ir mīts par tā saucamo melno piektdienu. Ja tu nopirksi mašīnu piekdienā, tu iespēju pārdot pilnīgi atkrīt. Jā, tā piekdiena pati gan no astronomijas viedokļa, astroloģijas viedokļa, no atkal šīs pašas zemes radīšanas viedokļa, šīs mistērijas. Tā piekdiena ir tāda grūtāka, smagāka diena ar dažādiem darbiem. Angļu valodā vārds piekdiena saistāms ar norvēģu auglības dievieti Freju. Kristietībā šo dievieti pasludināja par raganu, un tas iespējams pastiprināja cilvēku bailes no piekdienas. Līdzīgi ir ar skaitlis 13. Kristus nodevējs Jūda, Jēzus un viņa apustuļu pēdējās vakariņās bija 13. kurš sēdēja pie galda. Līdz ar to radās priekšstats, ka 13 ir dēmonisks skaitlis. Dēmonus spējot pamodināt arī izbērta sāls. Tad, kad sāls izbirst, tad sāla arī jāmet vispirms pār kreiso plecu, tad pār labo plecu un tad pār galvu. No skauģa acis pasargājot ap roku apsiet sarkanas dzijas pinums. Tagad ļoti daudz nesā, teiksim, tiešām ir diedziņus ap roku, gan pītos. Ziniet, ir tā, 3 krāsas sapīts dzīs pavadienu ap roku, mīlestības sargātājs. Ja tas pats sarkanais diedziņš, tad ņemam 3 sarkanas diedziņus sapinam un ap roku. Sargātājs, teiksim, pret ļaunumu, pret noskaušanu. Izejot no mājas, nevajagot atgriezties pēc kādas aizmirstas lietas. Es ar šai maģijai ticu. Man jāiet atpakaļ, es paskatos, un es domāju, ka tā spoguļu maģija atkal šeit strādā, kādēļ paskatīties spogulī, ka tu tā kā ieraudzi sevi, tu tā kā atkal atjauno kaut kādu esamību ar telpu. Senie romieši ticēja, ka saplīsis spogulis var nozīmēt 7 neveiksmes gadus, jo tik ilgs laiks pēējot iekams dvēsele atjaunojas. Šo nelaimes laiku varēja novērst, aprūkot visas lauskas dziļi zemē. Tūlīt centīsimies to savākt un prom uz miskasti. Sveces esot cilvēka dvēseles atspūgs. Saka, nepūc sveci, lai svecē dvēselīti neaiziet. Tādēļ ir speciāli šie kausiņi, ar kuriem svecīti tā kā apdzēš un nav dūmošanas process. Ja putns aplaimo automašīnu, esot gaidāmi neplānoti ienākumi. Nauda! Kā tad? Un nedrīkst no mašīnas mazgāt nost, kamēr tā nauda jau tev ir rokās. Tad tikai tu vari vest mašīnu uz mazgātavu un teikt, ka redz, putns atnesa, viss ir kārtībā. Tikai jautājums, cik katru reizi ilgi ir jāgaidi. Lai nebojātos pārtika, esot kāda tautā sen pārbaudīta, taču piemirsta maģiska metode. Ja svaigā tikko pirktā gaļā mēs ielicīsim naglu, vairāks, bet tīrs nagls, ja? Šī gaļa 24 stundu laikā nebojājās. Koks esot garu patvēruma vieta. Piesitot kokam, cilvēks varot atdot iespējamo neveiksmi vai nelaimi gariem, kas mājo kokā. Lielbritānijā piesitot pie koka, lai piepildās vēlēšanās. Saiva Luste, Andris Damburs, Labvakar Latvija.